Visi ir pieaugušo vecumā un visi ir pieredzes bagāti Tieši tā, un spēlētāji. ļoti daudzkārtēji. Šeit ir daudz Latvijas čempioni un tiešām labi spēlētāji. Un mēs ar Diānu gaidām aizraujošu un interesantu spēli. Jā, un spēles ar jums šodien skatās un komentē Diāna Ševalgina un Kristīna Šefere. Ātri atgādinu, ka spēles formāts ir 100. Komandai ir jāiegūst 100 punkti. Katra ir 5 spēles, 2 vienspēles, 3 vienspēles un 2 dubultspēles. Katrā spēlē maksimums tu vari dabūt 20 punktus. Notiek izloze. Redzam tiesnesi Andrēs Šlikovs savā televīzijas ekrānā, kurš veic izlozi. Tad šeit var izvēlēties vai nu sākt spēli vai pusi, attiecīgi, kuram tad ir šī priekšroka. Un tūliņās sāksies pirmā vīriešu vienspēle. Un šajā vienspēlē spēlēs Oliver Latvijas spēlētājs Andris Bērziņš un pretī stāsies badmintona klubs Baloži Topmēdija spēlētājs Viesturs Bajārs. Ja, kā jau arī iepriekš Kristīna teica, ka šie spēlētāji ikdienā nespēlē kopā. Lielākoties it sevišķi jau top Oliver Latvija komandā. Spēlētāji ir no dažādiem klubiem pārsvarā visi. Andris Bērziņš ikdienā spēlē un pats kā treneris strādā Valmierā. Viesturs Bajārs gan arī ikdienā spēlē un trenējās Baložos. Tiesnesis aicina spēlētājus sākt spēli. Pa labi no tiesneša Baloži Topmēdija spēlētājs Viesturs Bajārs. Pa kreisi no tiesneša Oliver Latvijas spēlētājs Andris Bērziņš. Jā, ļoti atbalsta. Gribētu teikt, ka krietni lielākas ovācijas, kā spēlē pa 3. vietu. Jā, jo šis ir arī fināls, tā tam ir jābūt. Un pirmo punktu gūst Bērziņš. Bet tikpat ātri arī nākamo punktu atspēlē un iegūst Viesturs Bajārs un izlīdzina rezultātu 1-1. Šeit Andris Bērziņš nomērīja laukumu, kas domāju, ka daudz ir, un līdz ar to mērot, viņš nevarēja izcelt vairs normālu bumbiņu, un Viesturs šo iespēju izmantoja. Viesturs ir ļoti pieredzējošs spēlētājs, spēlējis daudz gan Latvijā, gan arī pēdējos gadus ir pārstāvējis Latvijas komandu ārpus Latvijas, gan Eiropas čempionātā bijis, gan senioru čempionātos piedalījies. Kā Viesturam ir ļoti liela pieredze. Manuprāt, bija precīzi. Kā tev izskatījās? Jā, tā arī ir. Jā. Jā, šeit atkārtojumā skatījās ļoti cerīgi uz tiesnesi Viesturs Bajārs. Kāds būs tiesneša lēmums. Rezultāts tiek izlīdzināts 3-3. Servē Bērziņš, izvēlas servēt augsto servi, kas vīriešu vienspēlēs mūsdienās vairs nebūtu nav tā populārākā izvēle. Vai ļoti sīva cīņa? Jā, līdzīga. Viesturs arī labi redz lauku un labi redz, kur atrodas Andris Bērziņš. Pagaidām spēle iet būtiski punkts punktām. Rezultāts 4-4.
Labs uzbrukums, ļoti labs uzbrukums. Jā, neiet nevienai pusē ļoti viegli. Atkal redzam, ka punkts punktā rezultāts tiek izlīdzināts 5-5. Bērziņš nebija gatavs tādam pieliktam. Kājās viņš nebija gatavs. Sitienam pie tīkla nebija gatavs viņš tādam pieliktam. Skatāmies servi vai precīzi. Jā, servi precīzi, augstā servi precīzi laukumā. Rezultāts 6-5. Nērts uzbrukums bija priekš Viestura Bajāra, arī nāca bumbiņu virsū. Sasteidz vēl ko. Mazliet, man liekas, pātri Viesturs Bajārs vēlējās pabeigt šo izspēli, jo, lai uzbruktu, tur, tomēr, ļoti, jābūt labā pozīcijā. Viņš nebija sagatavojis to sitienu. Viņš jau it kā būtu, bet viņš nebija gatavs. Kļūdās arī Andris Bērziņš. Atkal rezultāts ir izlīdzināts. Rezultāts 8-8 servēs Bajārs. Bija spēcīgs uzbrukums virsū Andrim Bērziņam, bet viņam veiksmīgi izdevās viņu atspēlēt pa diagonāli brīvajā laukuma daļā. Un, jā, gan negaidīja Viesturs Bajārs noteikti, ka tā izdosies un nebija gatavs, nepaspēja uz nākamo bumbiņu. Atkal sasteidz. Jā, tieši tas, kas šis stūrs, jā, viņa ir tāds kritiskais, var teikt. Un 10 ir, tā notiek laukuma maiņa. Pušu maiņa. Bet rezultāts ir ļoti, ļoti vēl līdzīgs. Tā kā šeit var gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi šī spēle. Jā, jo šeit, tā kā, teiksim, izteikti līderi nav. It kā saka, uz papīriem Andis ir labāks, bet spēlēt viņi ir diezgan līdzvērtīgi viens otram. Vienīgi, cik es zinu, Andis šo laiku ir izmantojis ļoti liederīgi fiziskās formas uzturēšanai, jo viņš ļoti, ļoti skrien dažādus krosus un garos krosus. Jā, pat vairāk pusmaratoni bija viena diena aiz otras, es pat ievērojām. Viņš man stāstīja, ka viņš pat vienā nedēļā bija noskrējis 3 vai pat 4 pusmaratonus. Es teicu, traksēs, kā tu vari atjaunoties tik ātri? Es arī esmu pasakojis līdzi un jāsaka, ļoti labā ātrumā. 4:30 apmēram viņš skrien. Priekš sporta spēļnieku tas ir ļoti labs ātrums. Spēle turpinās. Jā, neprecīzi Viesturs Bajārs, bumbiņu lido gala autām. Ļoti labs uzbrukums, jā, tiešām. Tā liekas, ka Andim otrā elpa atvērusies. Es saku, šeit varbūt arī tieši tas ir, kad fiziski viņš ir labā formā un Viesturs varbūt tās ir jau nedaudz paguris. Un sāk varbūt zaudēt kaut kur ātrumā. Un arī sāk tagad šajā pusē labāk redz, kad arī Andis pielic tā kā ātrumu un mēs redzam, ka kājās strādā un skatāmies un, jā, 13-8. Un ar
laukums. Viesturs gan ļoti līdz pēdējiem cerēja, ka nav. Mēģināja pierunāt bumbiņu izlidot autā. Rezultāts 14-8. Jā, pēc laukuma pušmaiņas mēs redzam, ka daudz veiksmīgāks ir Andris Bērziņš. Un kā es teicu, jā, kamēr tu iespēlējies, kamēr tu saproti, kas notiek, paiet, jā. 15-8 arī tāda sajūta, ka viņš to spēles garšu ir atradis, spēles sajūta. Jā, viņš uzlika to ātrumu un Viesturs netiek galā. Kļūdās ļoti elementārās situācijās. Tas varētu būt, kad ir kaut kāds tas pagurums, jau netiek vienkārši kājām līdzi. Jā, Andris tā ļoti mierīgi un stabili spēlē, tā nesarežģīti, bet ļoti stabili tāda, saprotama, skaidra, bez kļūdām arī, būtībā nekā sarežģīta te nebija, bet izpaut bumbiņu līdz galam, pielikt pie tīkla, tā pārliecinoši izskatās. 17-8, ļoti pēc laukuma maiņu puses izdāvās Bērziņš. Šeit bija arī sasteigts. Jā, un šis ir pēc būtības pirmais punkts Bajāram pēc tā brīža, ka viņi samainījās laukuma pusēm. 9-17. Kā mēs zinām, ir ļoti svarīgi iedot pēc iespējas mazāk pretinieka komandai tos punktus. Un katrā spēlē ir ļoti svarīgi. Pieņemsim, ja tagad jāsavāc tie 20, un tad nāk nākošais un turpinās spēle tālāk. Jā, sāk pārdzīvot arī Viesturs. Bajārs par šīm kļūdām, kas viņam ik pa brītiņam ir rezultāts 19-9. 19-9. Tā vajadzētu būt, un šis varētu būt pēdējais punkts šajā konkrētajā spēlē. Bet kļūdās Bērziņš, 10. punkts Bajāram. Tāda garāka izspēle. Pārliecinoši Bērziņš izvirza savu komandu vadībā. Jā, un rezultāts 20-10. Mēs gatavojamies nākamajai spēlei un dodamies reklāmas pauzē. Es apzinos, pārliecība nāk ar pieredzi un zināšanām, kādam jābūt izcilam jumtam. Darboties komandā, pievērst uzmanību katrai detaļai, tā ir mana ikdiena un atbildība. Cilvēki ar lielām idejām tos saprot un novērtē. Uzticās. Ar pārliecību varam teikt, jumti ir mūsu sirdslieta. Sveiki! Mēs esam Top Media. Like at home. Svaigi augļi katru dienu. Дружный коллектив. Regulāri komandējumi. Pracujeme so spoločnosťami z rôznych krajín. Mums ir arī cepumi. Oh, we work with international clients. Un končas. Pievienojies! Mēs nodrošināsim tev visu. Ir sākusies otra vīriešu vienspēle. Savos ekrānos mēs varam redzēt Oliveru Latviju pārstāvu Paulu Gurecki melnajā kraklā un pretī badmintona kluba Baložu Top Media spēlētājs Uģis Briedis. Pirmajā spēlē veiksmīgākā pēc rezultātu mēs varējām redzēt bija Olivera Latvijas komanda, bet, kā mēs arī teicām iepriekš, ka šeit ir šis 100 formāts, ka katra spēle turpinās tālāk rezultātu ziņā. Jā, pat ja tu esi zaudējis pirmo, tad tev ir šans izlīdzināt rezultātu.
Uģim Briedim ir šajā spēlē vairāk vajadzība pacīnīties, ja tā var teikt, jo viņam vairāk ir. Pa 10 punktiem vairāk ir jādabū. Jādabū, jā. Skatāmies, bet ļoti labi nospēlēja Pauls Gureckis. Pielika tādu māņu sitienu pie tīkliņa, un Uģis Briedis nebija gatavs tādam, un 22. punkts Oliver Latvijas komandai. Uģis Briedis ir ārkārtīgi pieredzējis vienspēks spēlētājs. Es gribētu teikt, ka viņš ir vispieredzējušākais spēlētājs sacensībās. Un arī viņš ir labs spēlētājs, daudzkārtējs arī Latvijas čempionātu uzvarētājs savā laikā. Ļoti, ļoti pieredzējis. Un man arī gribās teikt, ka uzteikt viņu par viņu tehniku un viņa tādu cīņas par Jā, būt formā vēl tādā, kā saka, jau priekš profesionālā sportista lielā vecumā. Bet man liekas, arī Uģis Briedis ir tas, kas ārkārtīgi mīl šo sporta veidu. Protams. Es domāju, pēc tā nekāds tas ir cilvēks, kas spēlēs droši vien, kamēr viņš varēs paiet. Rezultāts 24-11. Servē Pauls Gureckis. Jā, laba laukuma izjūta. Sajūtu Uģis Briedis, ka bumbiņa lido augā. Rezultāts 12-24. Labs uzbrukums Paula Gurecka izpildījumā bija savā vietā laikā. Raketa augšā, tad noteikti redzēsim atkārtojumā, bija gatavs. Jā, labi tika klāt. Pārvēlās kaut tā saucamais puņķis, kas tas nozīmē, kad aizskāra tīklu bumbiņa. Auts. Jā, atbild bija pie tīkla, bet bumbiņa lidoja autā un rezultāts 27-12. Cīnījās Uģis Briedis. Jā, ļoti liels auts. Precīzi serve. Un 30. Punkts Oliver Latvijas komandai. Spēlētāji mainīsies laukuma pusēm. Pagaidām Paulam Gureckim diezgan, no malas raugoties, viegli izdevās tikt līdz šim 30. punktam. Skatīsimies, kā būs pēc intervāla. Rezultātu 30-12 atsākās spēles. Servē Gureckis, izvēlas servēt tuvo servi. Jā, vēlējās nospēlēt pareizi pie tīkla, bet diemžēl kļūda. Es teiktu, nevajadzīgs risks. Varēja vienkārši pielikt bumbiņu. Bet mēs jau gribam izdarīt kā labāk. Protams, sevišķi, ja skatās televīzijā tiek pārdīts. Jā. Šeit Uģis sasteidz servi. Man liekas, arī viņš izvēlējās servēt savādāk kā parasti un mēģināja varbūt pārsteigt pretinieku, bet neizdevās. Šeit redzam atkal sitiens ķermenī, kas rada problēmas. Un šeit var arī pieminēt, ka šie abi
spēlētāji, kas šodien spēlē, ir ikdienā arī treneri. Gan Uģis Briedis, gan Pauls Kureckis trenē arī jaunieši. Jādomā un jācer, kad viņa audzēkņi tagad sēž un skatās. Un varbūt arī, nevis varbūt, bet noteikti kaut ko mācās no šīs spēles. Tā tam vajadzētu būt, jā. Nu, ja noteikti varētu klātienē būt, tad es pieļauju, ka liela daļa arī būtu šeit un paskatītos, bet es domāju, ka šī arī ļoti laba iespēja vērot televīzijas ekrānos badmintonu. Rezultāts 16-35. Servē Uģis Briedis. Tuvā serve. Bet, diemžēl, kļūda. Jā, un 36. punkts Oliver Latvija komandai. Pauls Kureckis tuvojās šīs seta noskaņai. Tad vajadzīgi ir 40 punktu, lai uzvarētu šajā setā, varētu teikt, spēlē. Es pat nezinu, kā pareizi teikt, jā. Setā varētu teikt, jā. 38-16. Jā, vairākas kļūdas Uģim Briedim pēc kārtas. 39-16. Jā, šeit labi nomānīja un Uģis tā kā saraustījās kājās, līdz ar to nevarēja izpildīt kvalitīvas sitienu. Jā, un ar rezultātu 40-16 šajā spēlē veiksmīgāks bija Pauls Kureckis. Un gatavojamies nākamajai vienspēlē, bet patreiz dodamies reklāmā. Mitrums jūsu mājās. Jūs to jūtat, jūs to saožat. Cīnieties ar to. Stop Humidity mitruma absorbētājs ar līdz 40% uzlabotu efektivitāti. Skatiet rezultātu pats un sajūtiet to. Ceresit Stop Humidity. Rūpējas par veselīgāku vidi. Vai tavas vannas istabas šuves izskatās neglīti? Ceresit Renew. Ātrs, viegls un tīrs risinājums, lai salaidumi atkal būtu kā jauni. Ceresit Renew. Izmēģiniet jau tagad. Un esam atpakaļ jau pēdējā vienspēlē no 3, kurā tiksies Oliver Latvija pārstāvis Reinis Krauklis pret BK Baložu Top Mēdiju komandas pārstāvi Niku Padasinoviku. Viņi bieži tiekās savā starpā Latvijas čempionāta finālā. Jā, šā gada februārī Latvijas čempionātā viņi bija finālā. Abi divi. Tā kā varētu tā godīgi teikt, ka uz doto brīdi šie ir Latvijas labākie spēlētāji. Jā, noteikti. Un viens otru pārzina ļoti labi. Viņiem ir abiem ļoti tādi atšķirīgi šie spēles stili, ja tā varētu teikt. Arī, paskatīsimies arī kā televīzijas skatītājiem. Ir tā, ka daļa simpātijas no spēlētājiem publikas vienmēr ir Reinim un otrai daļai ir Nikam. Te tā kā nav viens vai otrs simpātiskāks vai labāks, jo viņi ir atšķirīgi, spēlē dažādi. Niks ir arī trenējies ļoti kādu periodu Dānijā. Bet Nikam te ir tāds grūtāks uzdevums. Un Nikam ir jāpievelk vairāk punkti. Jā, šis varētu būt tas punkts, kad lūzuma punkts vai maiņas punkts, kad varētu šī spēle izlīdzināties. Varbūt arī nē. Pastīsimies, vai arī Reinim Krauklim izdosies noturēt šo te pārsvaru. Ļoti labi drēmdi pa diagonāli spēcīga. Te varētu teikt vārdu izcili. Jā, atkārtojumā redzam
Pilnīgi, jā, negaidīt. Tas tāds bija tiešām labi. Šeit gribēja ar māņu kustību, tā kā ar aizturu izspēlēt, bet kļūdījās. Reinis diezgan daudz izmanto šīs te aizturētos sitienus. Nu, es domāju, mūsdienu badmintonā tas vispār ir ļoti izteikti, sevišķi vīriešiem, kad spēlē ar tām aizturām. Jā, šeit mēs arī redzējām šis pie tīkla, ja viņš tā kā gāja no virsmas augšā un aizturēja šo sitienu. Un paskatāmies vēlreiz, ja? Viņš tā kā pamānīja. Pēc šīs kustības un arī pēc Nika kājām varēja redzēt, ka viņš tā kā gatavs bija skriet uz citu pusi. Viens trikšats izdevās atņemot bumbiņu aiz muguras, bet otrs nesanāca. Līdz ar to, kad izdevās, pēc tam bija tāda pauze, ka ir izdevusies, un viņš nokavēja nākošo, nebija gatavs. Un rezultāti 20-43, servē Padusina. Atkal redzējām Reinis šo te aizturēs ar sitienu pie tīklu. Jā, paskatīsimies, vai Reinim nepiezaksies kļūdas. Nu jā, it kā viņam ir tas handikaps, bet es domāju, un arī zinu, ka fiziski Niks noteikti ir spēcīgāks izturības ziņā. Un Reinim tā kā nevajadzētu atslāpt, domāt, ka viņam ir handikaps, un tad tā kā viņam ir jācīnās pa katru punktu. Es domāju, ka Reinis arī saprot, bet skatīsimies, kā izdosies to visu realizēt. Rezultāts 22-43. Un šis sets beigsies tad, kad katrs spēlētājiem iegūst 60 punktus. Jā. Tā kā te viņš varbūt arī ilgāks. Ja, piemēram, Reinim vajag tikai cik punktus, ja, tad Nikam vajag krietni vairāk. Un skatīsimies, šis varētu arī būt garākais iespējams sets. Es domāju noteikti, jo Niks darīs visu, lai pievilktu un kā saka, arī apietu. Nu, es domāju gan, jā. Kaut kādā ziņā tas noteikti Niks ir šī te badmintona kluba valoža topmēdī trumps, ja tā varētu teikt. Protams, viņš ir vairākkārtais Latvijas čempions un doto brīdi tomēr viņš ir, tā kā, es teiktu, stiprākais Latvijas spēlētājs. Jā, bet precīzi bija Reinis Krauklis un ieguva 45. punktu Oliver Latvija komandai. Jā, Reinim tāda ļoti skaista tīkliņa sanāk, labs uzbrukums. Ļoti smieklīgi. Jā. Reinis arī šos tīkliņus tā kā nedaudz iegriež parasti, kas arī sarežģīja šī te bumbiņas izcelšanu. Bieži vien pēc šāda iegriezta tīkliņa vai ceļot ārā bumbiņas kar tīklu vai arī iziet ārā. Nē, protams, ja tu gribi dabūt to pārsvaru, tad tev ir tur jāiegriež, nepietiek tikai nolikt. Wow. Ļoti labi badmintonu demonstrē abi spēlētāji ar spēcīgiem uzbrukumiem un precīziem tīkliņiem. Ļoti interesanti. Tas pašiem arī patīk. Tas jau ir pats galvenais, lai tev pašam prieks par to, ko tu dari. Rezultāts 24-46, servē Padusinovics. Naka laut. Niks diezgan daudz kļūdās uz gala autu. Jā. It kā jau tas badmintona laukums visās zālēs ir vienāds, bet tur, kur viņš ir nolikts no zāles augstuma plašuma, kādreiz ir šī tā sajūta tā kā zūd. Un ir kādreiz arī... Bija spēcīgi, bet bija auts. Es teiktu, ka šajā zālē nav augstākie griesti, un tāpēc varbūt tā izjūta tad bija šī savādāka, un tāpēc varbūt tie gala auti ir. Bet sevišķi arī tādiem spēcīgiem vīriešu spēlētājiem, kas var un ir spējīgi uzsist augstu un tālu, viņiem iespējams traucē gan šīs griestu konstrukcijas mazliet arī tā varbūt, jo mēs redzējām dažās spēlēs, ka servējot tik skartas griestu konstrukcijas. Jā. Spēcīgi uzbrukumi Nika Padusinoviča izpildījumā. Es domāju, ja Reinis grib noturēt to pārsvaru, tad viņam nevajadzētu tik daudz celt Nikam, jo Nikam ir tiešām ļoti laba un spēcīga gremba. Ļoti precīzi.
un atkal auts. Nē, 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 mainās pusēm. Auts, jā, vienkārši pie rezultāta 50 mainās pusēm vispārējais gala auts. Un vienkārši 50. punkts, tādēļ Reinis pārsit bumbiņu tā kā uz Nika pusi, jo viņiem jāapmainās ar pusēm. Jā, tad Reinim pēc būtības ir vajadzīgi vēl 10 punktu, lai 60 būtu top mēdī Latviju komandai. Bet savukārt Nikam ir ko iespringt. Oliver komandai. Lai, atvainojies, sajauc komandas, jā. Gadās arī tā, paldies, ka tu man palaboji. Nu jā, Niks vēl klāt, bet vēl ir diezgan liels handikaps Reinim. Skatīsimies, kā būs. Jo abās iepriekšējās spēlēs pēc laukuma tā kā maiņas aizgāja viena spēlētāja, kā saka, vadībā. Jā, nu. Teiktu, Reinis tā kā taktiski varbūt pareizi spēlēja, bet tas sitiens nebija tā sagatavots. Mēs redzam, cik viņi ārkārtīgi precīzi spēlē pie tīkla, ja? Ka bumbiņu lido gar pašu tīklu maliņu. Jā. Tādas bumbiņas ir ļoti grūti izcelt, kuras ir skārušas tīklu. Jo viņi ļoti savirpinās, un tu nevar tā izcelt vienkārši. Jā, skatāmies, ļoti spēle pie tīkla, ļoti daudz, abiem diviem spēlētājiem ļoti ārkārtīgi precīzi. Ja var tā teikt, tāda kā uz milimetriem. Rezultāts 51-28, servē Krauklis. Skar tas, ko mēs tikko kā runājām, skar šo te griezu konstrukciju, skaitās kā kļūda, un punkts ir pretiniekam 29-51. Latvijā nav tādas īsti, laikam, tik ļoti zāles ar augstiem griestiem. Nē, olimpiskais centrs ir augstiem griestiem. Tāpēc varbūt, ja tu pierodi trenēties tādās zālēs, kur ir augsti griesti, un pēc tam tā aiziet netik augstos, tad var būt problēmas šitad, jā. Rezultāts 52-29, servē Krauklis, izvēlas tos ļoti, it kā vienkārši, bet jā, nebija gatavs. Bet viņš tā kā gaidīja, viņš uzsarvēja to servu, viņš gaidīja atbildi pie tīkla, un viņš bija jau ātri klāt. Viņš bija ātrāks par Niku tā kā šajā situācijā. Jā, interesants izspēles. Arī Reinis varēja redzēt, novērtēja šo pretinieku tādu, ka viņš šādu viņu, var teikt, apmānīja, apspēlēja. Jā, tā bija tā saucamā aiztur. Viņš ātri bija uztaisīja aiztur, un Reinis tā kā rāvās jau uz priekšu, viņam nebija iespējas vispār tikt apakaļ. Rezultāts 30-53. Servē Niks Padosinoviks. Spēcīgi gremi pa diagonāli, ļoti labi. Šis bija tiešām ļoti labi uzgāja uz tīklu, jā. Nu, te gan viss, gan tehnika, gan viss bija tā, kā tam jābūt, jā. Redzēsim atkārtojumā, pastamies, kā viņš uzgāja virsū. Un varbūt arī mazliet tā kā pamānīja, likās, ka būs... Ne, viņš uztaisīja tādu pauzi, lai nebūtu kļūda, neveidotos. Citreiz ir tāds, tu redz to bumbiņu, viņi ir augst virs tīkla un aizēju un tā kā mauc no visas spēka un tad ir autā vai tīklā. Šeit Reinis uztaisīja pauzīti, sagatavoja to sitienu. Uztaisīt. Jā, neveiksmīgi atspēlēja Reinis tieši virsū Nikam uz raketes. Nikam pat nebija jāpakustās šajā izspēlē, viņš kā vidū laukuma korta vidū stāvēja, tā arī tur bumbiņi nāca pretī. Nauds. Jā, kļūdās Niks uz galu. Kā vajadzētu viņam, tā jau viegli no malas teikt, bet šo ņemt vērā. Ļoti labi. Bet arī bišķiņa paugstu bija bumbiņa un Niks jau bija klāt. Man liekas, arī viņš tā kā varbūt par tūzmēja nedaudz. Nē, viņš bija gaidīt to, ka būs pie tīkla. Bet Reinim tas sitiens arī neizdevās. Un, jā, vienkārši piespiedu. Var teikt, tā kā kļūdīties Reinis pat
negremdēja, īsināja un Niks atkal mēģināja izcelt uz galu. Laikam, šie zemie griezti, kad nevar celt tik augstu. Bet es domāju, ka viņš arī negribēja celt, vienkārši tā izjūta bišķiņa tā kā nebija, tāpēc arī auc. Jā, pagaidām Reinim Krauklim Oliver Latviju izdodās noturēt vadībā, rezultātu 57-33, bet kļūdījās Krauklis servējot, un rezultāts 34-57. Auc. Šeit nenostrādāja plauksti īsti. Tā kā bija gatavs, bet aizgāja roku un līdz ar to auc arī bija. Labi, šeit izcīnīja Reinis. Jā, viņš tā kā jau bija kritienā, bet piecēlās un cīnījās. Un reiz šeit redzam, jā, viņš nenogulēja un izcīnīja un bija atpakaļ. 58-35. Spēcīgs uzbrukums no Podasinovika. Uzņemot Grēmdi bumbiņa lido autā un rezultāts 36-58. Tā bija tāda pat netipiska kļūda. Jā, kļūdās. Kā Niks ļoti daudz kļūdās. Un šī spēle ir noslēgusies. Jā, 60-36. Pavērsiens vēl nav noticis, bet ir vēl priekšā divas vīriešu dubultspēles, kuras mēs skatīsimies pēc reklāmas pauzes. Un esam atpakaļ. Un vēl atlikuši divas spēles, divas dubultspēles. Un šajā dubultspēlē tiekās Oliver Latvija pārstāv Artūrs Ķelpe un Teodors Karīmovs pret Baložu komandu, kur pārstāv Viesturs Bajārs un Valters Liepkalns. Kā redzam, rezultāts ir 60-36. Ir jāiegūst 20 punkti. 80 tagad jau. Un Oliver Latvija ir diezgan liels pārsvars. Jā, redzējām labi izpildīt uzbrukumu pa vidu starp abiem spēlētājiem. Un nebija iespējams viņu uzņemt. Kļūdās atņemot servi Viesturs Bajārs. Es gribētu teikt, ja top mēdī komanda grib pievilkt, tad viņiem ir jāspēlē bez kļūdām. Bet vai tas ir iespējams, nezinu. Diezgan tādu viņiem tas grūtu arī... uzdevumu es uzstādījis, manuprāt. Es domāju, tas pat arī nav iespējams. Pasaules čempions arī kļūdās. Reiz uz reizi. Jā, pagaidām arī tāda uz laukuma savstarpēja nesaprašanās bija top mēdīs pārpusē.
Gan priekšējais, gan aizmugurējais spēlētājs centās paņemt vienu un to pašu bumbiņu. Tā mēdz būt dubultspēlēs. Jā, tāpēc arī dubultspēles ir jāspēlē kopā daudz un dikti un jāpieslīpējās vienam no partneriem pie otra. Lai tā kā vienu vai otru pāri rehabilitētu, šeit neviens nespēlē ikdienā, man liekas, kopā. Nu, varbūt treniņos... Varbūt, jo... Valters Liepkalns vairāk ir vienspēlīgs spēlētājs un Viesturs Bajārs sacensībās spēlēja ar citu pārnieku. Un arī Oliver Latvijas spēlētāja puses, man liekas, ka šādā kombinācijā es viņus nekad neesmu redzējis. Tie noteikti, ja varbūt tās šitie top mediju spēlētāji ir spēlējuši kaut kur treniņos noteikti kopā, tad Oliver pārstāvi noteikti nav spēlējuši. Jā, nu kā jau arī iepriekš mēs teicām, ka viņi ir daudz spēlētāji no dažādām vietām, kur viņi ir savulaik trenējušies klubiem, ja tā kā Arturs Ķelpa ir no Valmieras, nu, ja tā var teikt, kur viņš ir tā kā mācījies un trenējies, un Teodors Karīmovs ir Sigultas pārstāvs, Sigultas skola. Jā, bet nu arī, kā jau mēs teicām, kā sākās studijas tā arī mainās, badmintons, jā. Dzīves vietas, treniņu vietas, un tad notiek savādāk. Bet patreiz punkti birsta Oliver Latvijas kontā. Puišiem 69. punkts, 69-40. Laukums. Izskatījās kā auts. Nebija šis sitiens tik, tā kā ass. Kā jau doma pareizi pa vidu starp abiem spēlētājiem. Gribēja precīzi nospēlēt uz tīklu Valters Liepkalns, neizdevās sitiens. Rezultāts 70-41. Atgādinam, ka šī ir spēle par pirmo vietu Cerezīti Latvijas vīriešu komandu kausā un cīņa par Cerezīti balvu. Un pie rezultātā 70-41 pārmainās laukuma pusēm. Pagaidām diezgan stabili Oliver Latvija virzās uz priekšu. Jā, es teiktu, kas apgrūtina top medijas komandu. Viņiem ir ļoti daudz jādabūn, ja viņi grib saglabāt. Jā, jo pagaidām šīs starpības tikai palielinās ar vien lielākajā. Neizdodās samazināt punktu starpību top mediju baložu komandai. Atkal pa vidu redzam, ja ļoti laba vieta. Un tur izteikti, jā, tiešām ir tā, ka tur ir caurums, tur var sist, jo viņi stāv ļoti tālu viens no otra, un tā vieta tiešām tur ir daudz. Tomēr spēlētāji, kas ir saspēlējušies, viņi cenšas to vidu tuvāk stāvēt, jā, tik tālu nestāv. Burtiski katrs savā korta pusē viņi stāv. Šeit bija mazliet tuvāk sastājušies, jā. Bet neprecīzi atspēlēja. 72-42. Servē Bajārs. Atkal, jā, šāda kļūdiņa jau arī viņiem iepriekš bija, tā kā abi mēģina ņemt un tā kā viņi spēlē Oliver Latvija aiz priekšspēlētāji, bet ne tik tālu, lai aizmuguri spēlētājiem būtu ērti šajā koridorā saucamajā. Jā, kas ir arī viens no taktiskajiem gājieniem, kad spēlē starp abiem, tāpat kā pa vidu, tāpat tu arī spēlē tajā koridorā. Neveiksmīga serve. Nu jā, es teiktu, kaut kas ir jāmaina spēlē top medijas komandai, citādi viss. Bet laikam 5 punktu tā starpība nepaspēs neko pamainīt līdz, ja būtu vēl tāds pilns otrais sets, nu, piemēram, tad varbūt būtu vieglāk kaut ko pamainīt, bet šeit jau tuvojās šī seta beigām, pagrūti būs laikam stipri daudz punktus pievilkt klāt, bet, kā jau teicām, katrs punkts svarīgs. Katrs punkts. Nebija pāri.
Jā, mēs varējām dzirdēt, ka top mēdīja spēlētāji sarunājās savā starpā, saka es, tu. Tā kā, Nē, tas ir pareizi, jā. kad sevišķi, ka tu neesi tā kā saspēlēs un nezini 100%, vai tavs partners ņems, vai būs tur, vai nebūs, tad ir jāsaka šos, jā, tu esi. Es teiktu, top mēdīs pārstāv diezgan daudz ceļu, dodot iespēju uzbrukt Olivera komandai. Jā, un Olivera komandas puiši ir gari arī augumā, un viņiem, lai pārceltu pāri, tomēr... Sevišķi Artūrs, man liekas, viņš ir 2 metri. Jā, Artūrs ir ļoti, ļoti garš. Un ja viņš ir pie tīkla, nu tad... Un 80. punkts Olivera Latvija komandai, rezultātā 80-46. Mēs dodamies reklāmas pauzē un gaidam pēdējo spēli. I'd like to taste a real Italian coffee, please. She said real Italian coffee? What is the real Italian coffee? Espresso. You mean black coffee? Espresso or cappuccino? She wants the real Italian coffee! Cappuccino. Americano? The real Italian coffee! Jā, Lavazza, espresso un ne tikai. Atklāj itāļu kafijas daudzveidību. Lavazza, vairāk nekā itāļu. Exactly. Es izvēlos iet uz priekšu katru dienu. Pārspēt pats sevi. Stundu pēc stundas. Būt kustībā un neapstāties. Paļauties tikai uz sevi. Ja tikai es pats zinu, kas man ir vajadzīgs. Maksis. Tas nav tikai riepas. Tas ir dzīvesveids. Mēs esam atpakaļ pēdējā spēlē šodienas, kur tiekās Olivera Latviju pārstāvs Pauls Gureckis, Reinis Krauklis pret Baložu komandas pārstāvjiem Mārtiņu Kažemaku un Niku Padusīnoviku. Jā, redzējām tikko kā sitienu ķermenī Mārtiņam Kažemakam nērtā vietā. Atvainojās Pauls Gureckis, jo tas ir pieklājīgi darīt un jo apzināti mēs tā kā nesatām otram virsū, bet spēle ar spēli. Grūts uzdevums ir Baložiem top mēdī, ja viņi vēlās kaut ko mainīt šajā spēlē, jo diezgan pārliecinoši ir izdevies Olivera Latvija komandai tikt uz priekšu. Un līdz šim Olivera Latvija komanda bijusi veiksmīgi, ir vinnējusi visas iepriekšējās 4 spēles. Un šis ir 100 punktu formāts, kādā tiek aizvadīt šīs spēles. Un komandām pa spēlēm jāsvāc kopā 100 punktu, lai gūtu uzvaru. Pagaidām veiksmīgāk izskatās top mēdīja, bet viņiem, ja viņi grib saglabāt iespēju uzvarēt, viņiem ir pa priekšu jāpievelk līdz 81 un pēc tam vēl plus 20 jādabū. Vai ne? Jā. Nav viegls uzdevums. Tas ir 2,5 spēļu gars. Bet tad Olivera Latvijai tā kā nedrīkst dot iespēju dabūt punktus, bet es domāju, ka puiši arī cīnīsies, un arī tagad mēs redzam, ka Olivera Latvija arī gūst punktus, un 82. punkts Olivera Latvija komandai servē Pauls Gureckis. Mēs arī zinām, ka Pauls Gureckis ir šā gada Latvijas čempions dubultspēlēs. Jā, tikai citā pārī. Jā, tikai citā pārī, un Reinis ir vicečempions. Jā. Diezgan daudz ceļu. Jā, Olivera Latvija. Kas ir nepareizi, jo, kā es jau teicu iepriekšējā spēlē, kad vienspēlē, kad spēlēja Niks ar Reini, kad, ja Nikam dod iespēju sist, viņš arī sitīs, un viņam tas ir arī jādara. Jā, un tieši ceļu uz Niku, tā ka Niks aizmugurē. Jā, ja būtu savādāk, varbūt, kad ja Mārtiņš aizmugurē. Es domāju, šeit būtu tas, ka mums iepriekšējā spēlē jāizmanto tas koridors starp abiem spēlētājiem, lai nedod iespēju Nikam un arī izkustināt Mārtiņu no tīkla. Jā, Mārtiņš ir tāds ļoti izteikts dubultspēļu spēlētājs, gan vīriešu dubultspēļu, gan jaukto dubultspēļu spēlētājs. Niks savukārt ir, manuprāt, vairāk izteiktāks vienspēļu spēlētājs.
Bet, protams, Latvijas līmenī Niks arī ļoti labs dubultspēlēs. Tur nav vispār komentāru. Rezultāts 54-84. Servē Niks Podosinoviks. Un atkal uzbrukums no top mēdīju puses, kas ir veiksmīgs. Un bumbiņi arī ir jānomaina. Nu jā, bumbiņas diezgan tiek daudz sasistas, jo vīriešu dubultspēle ir tāda ātra, spēcīga ar daudz uzbrukumiem. Un kādreiz tā bumbiņa tiešām ilgi netur. Bet spēlētāji ir atpakaļ savās pozīcijās. Servēs Mārtiņš Kažamaks. Jā, viss sākās ar servi, mazliet neprecīzāku servi. Uzreiz jau nākamā atbilde un jā, redzējām. Dubultspēlē servē ir ļoti liela nozīme, ja tu gribi sākt, kā uzbrucējs, nevis kā aizsargi. Jā, vairāk uzbrukumu sērija tāda no Rēņa Kraukļa puses un pēdējais varbūt vajadzēja pamainīt, varbūt īsināt, bet tas ir no malas raugoties. Man liekas, ka viņam arī Nē. Ņemot vērā, ka zālē ir karsts, iespējams arī, ka svīst rokas un varbūt kaut kā sašķiebās tā. Garāk izspēle. Interesanti, jā. Gatavs bija Reinis. Krauklis redzēja šo te bumbiņu, labi nospēlēja pēdējo 87-56. Spērvē Pauls Gureckis. Jā, nevienmēr ir jāsit stipri, ir arī labi, izdodās, ka īsi. Galvenais ir dabūt maksimāli augstumā. Tas ir tā uzreiz ir priekšrocība, lai tā bumbiņa iet stāvus uz leju. Šeit Pauls Gureckis pēc servis mazliet nogulē, līdz ar to netika klāt pie bumbiņas. Jā, pagaidām turās, top mēdīju spēlētāji cīnās. Rezultāts 58-88. Es teiktu, nesarūp tas pārsvars. Tāds kā bija tā vairāk. Jā, neizdevās šis tāds gremdas īstenātā savienojums un bumbiņi iekrita tīklā. Iespējams pārdomāja pēdējā brīdī, iespējams. Tā gadās. Precīzi serve. 61. punkts, top mēdījai, servē Kažamaks. Kaut kādu laukumu mērīšanu notiek. Jā. Un 90. punkts mainās pusēm. Un ir atlikuši pēdējie 10. Kam 10, kam vairāk? Kam 39.
Jā, bet 39 izskatās nereāli. Tomēr būsim tā kā, jā. Te ir iespējams samazināt, dabūt kādu punktu klāt, bet nezinu. Nē, protams, nekad visādi var gadīties un jāskatās. Beigas ir tikai tad, kad viņas ir tās beigas. Te vēl nekas nav beidzies. – 60-61 servē Bureckis. Izdodās izglābties un beigās nē, tomēr Topa Mēdī iegūst punktu. Pa punktam, vēl klāt. Jā, ļoti liels servu salats. Es domāju, pa lielam. Viņi jau saprot, ja? Nē, es nedomāju, ka viņi cīnās noteikti līdz pašām beigām. Neviens nemet klinti krūmos, bet tas pārsvars ir diezgan pārliecinošs. Andrijs! Bija labi. Labi. Tiešām labi. Šis saucās viens otru piesēdz un cīnījās līdz pēdējai. Bet tas ir tas, kas ir vajadzīgs sportā, ka pat ja viņi ir vadībā, viņi tik un tā cīnījās par to punktu. Viņi varēja it kā necīnīties, bet tas tik dara. Es domāju, ka tas kaut kādā pretrunā ar īstenu sportistu, kad atdod kaut ko tāpat vien. Zini, kā citreiz arī tādās spēlēs, ka tu esi ļoti pārliecinoši vadībā, tev tāds iestājās varbūt atslābums, un tad otru pretinieku sāk vilkt klāt, un tad sākās arī kļūdas. Jā, šeit pilnīgi tā negaidīja, kļūdījās. Šeit nedrīkstēja kļūdīties. Jā, viņš jau pats arī pārdzīvoja parādīt to pats ar žestiem, ja, kad šī tāda negaidīta kļūda viņam pašam arī, ka tā nevajadzēja būt. Labi uzgāja virsū bumbiņai Pauls Bureckis ļoti ātri un nospēlēja pa diagonālu asi. Palikuši 5 punkti tikai. Es domāju, ka spēles liktenis pa lielam ir izšķīries jau. Nu jā, šeit var dabūt kādu punktu klāt. Vēl pacīnīties par kādu punktu, lai šī starpība mazāka. Bet, tā, es domāju, ka šeit tam vispār nav nozīme, kāda šeit ir runa tikai un vienīgi par uzvaru. Jā, par pirmo vietu par uzvaru. Ja, bet cīnamies. Par godu skatītājiem cīnamies. Televīzijas skatītāji, šis ir priekš jums.
lai būtu interesantāk. Skatāmies atkārtojumā. Jā, kļūdās servē. Un 99. punkts Oliver Latvija. Un ir arī 100. Jā, sveicām Oliver Latviju komandu. Tieši šajā mirklī, šajā brīdī Paula Gurecka un Rēna Kraukli par izcīnīto uzvaru komandai. Bet, protams, apsveicam visus spēlētājus, kas spēlē Oliver Latviju komandā un izcīnīja pirmo vietu. Andi Bērziņu, Paula Gurecka, Rēni Kraukli, Arturu Ķelpiņu un Teodoru Krīmovu. Un tāpatās arī apsveicam badmintona klubu Baložu Topmēdija komandu pār izcīnīto otro vietu Cerizit Latvijas vīriešu komandu kausā. Viesurs Bajārs, Uģis Briedis, Niks Podastīnoviks, Valters Liepkalns un Mātiņš Kažamaks. Apsveicam! Ar jums spēles skatījās un komentēja Diāna Šavalgina un Kristīna Šefere.
Latvijas
Es apzinos, pārliecība nāk ar pieredzi un zināšanām, kādam jābūt izcilam jumtam. Darboties komandā, pievērst uzmanību katrai detaļai, tā ir mana ikdiena un atbildība. Cilvēki ar lielām idejām tos saprot un novērtē. Uzticās. Ar pārliecību varam teikt, jumti ir mūsu sirdslieta. Mitrums jūsu mājās. Jūs to jūtat, jūs to saužat. Cīnieties ar to. Stop Humidity mitruma absorbētājs ar līdz 40% uzlabotu efektivitāti. Skatiet rezultātu pats un sajūtiet to. Ceresit Stop Humidity. Rūpējas par veselīgāku vidi. Vai tavas vannas istabas šuves izskatās neglīti? Ceresit Renew. Ātrs, viegls un tīrs risinājums, lai salaidumi atkal būtu kā jauni. Ceresit Renew. Izmēģiniet jau tagad. I'd like to taste a real Italian coffee, please. She said real Italian coffee? What is the real Italian coffee? Espresso. You mean black coffee? Espresso or cappuccino? She wants a real Italian coffee! Cappuccino. Americano? The real Italian coffee. Jā, Lavazza, espresso un ne tikai. Atklāj itāļu kafijas daudzveidību. Lavazza, vairāk nekā itāļu. Exactly. Es izvēlos iet uz priekšu katru dienu. Pārspēt pats sevi. Stundu pēc stundas. Būt kustībā un neapstāties. Paļauties tikai uz sevi. Ja tikai es pats zinu, kas man ir vajadzīgs. Maksis. Tas nav tikai riepas. Tas ir